nost ar vienu Opel Frontera paneli. Pamat viena no problēmām ir, stulma tā mašīna pati nav, bet, ka tas ekrāns te lāgā neko nerāda. To gan var redzēt, ka viņš tāds, tā kā daļa tie segmenti grib degt. Es gan neesmu droši, vai es to varu izlabot, jo iespējams, ka tā ir pašā ekrānā jau kaut kādi gļuki. Bet vēl ir tāds moments, redzat, ka paspiež to plati, te izdziest viņš vispār, un tas ir šeit tajā procesoru vietā. Bet vēl ir viena lieta, kuru es arī neesmu droši, vai es varēšu izlabot. Es arī, protams, kaut kādā ziņā neesmu droši, vai tam tā jābūt, bet visticamāk jau, ka nē. Varam redzēt šeit. Ir viens komponents karst augšā uz 126 grādiem, kas droši vien īsti pareizi nav, tā ir tāda mazā mikroshēmiņa. Viņa gan izskatījās, ka neatbild nekādā ziņā par ekrānu, bet kaut kas tur notiek, visticamāk kaut kāds tan īsais, kaut kas tāds. Es pat īsti nezinu, no vienas puses tā kā varētu sapakot un atdot atpakaļ. Netērēt laiku, jo visticamāk tāda mikroshēma man nav, bet es arī nezinu, vai viņa ir pat mikroshēma bojāt vai kaut kas tās platas. Viņu nosacīt liek uz īso, un tāpēc viņi tik sils, tik mežonīgi augšā. Bet, tas ir jautājums. Šitādi varianti, tāpēc man nepārāk patīk, jo te ir tā, ka es varu ieguldīt savu laiku diezgan daudz, pārlodējot absolūti jebkuru no šiem komponentiem. Es saprotu, ka viņiem tā ir problēma, bet te izskatās, man šķiet, vai ir pārlodēts, visticamāk, ka tie nav rūpnieciskie lodējumi. Nezinu, vai galīgi visi, bet liela daļa izskatās, ka tomēr ir pārlodēti. Procesors vienīgais nav, tas būtu jāpārlodē. Bet, tā problēma visā šajā procesā ir tāda, ka es to varu izdarīt, bet varbūt no tā nekas nemainīsies, un šī tā detaļa tāpat karsīs augšā, un plus arī tas ekrāns neizlabosies. Tā kā, tas vienmēr ir tāds koks ar diviem galiem, jo te var izdoties un var neizdoties. Un tajā brīdī, kad neizdodās, tad īsti tā kā manā skatījumā tādu adekvātu stundas kaut kādu tur likmi prasīt nav, tā kā godīgi, jo tas rezultāts nav, bet no otras puses, tu esi to laiku patērējis, tāpēc varbūt ir kaut kādā brīdī vienkārši jādod atpakaļ kāds ir un lai meklē kādu citu.